Šovakar, 2025. gada 13. oktobrī, Emīlija Markus, mana meitiņa, ir tava dzimšanas diena, un es tev, Emīlija, un arī tavam brālītim Robertam, manam dēlam, gribu pastāstīt pasaciņu, un domāju par to, kāda gan varētu būt pasaciņa tev un brālītim tieši tavā dzimšanas dienā, Emīlija. Un te nu tā būs. Tā tapa tieši tagad. Es pastāstīšu to jums šobrīd. Kādā vakarā, kad mani mīļie bērniņi devās gulēt, viņiem katram bija savs sapnītis. Un sapnītī, ko viņi redzēja, viņi abi satikās. Viņi satikās ar ko tādu, kas manus bērnus darīja laimīgus, priecīgus. Viņi smaidīja kā saule, kura silda. Roberts un Emīlija devās kopā, tā kā senos laikos kopā ar savu tēti, pastaigā. Taču šajā sapnī viņi ieraudzīja, lūkojoties augšup, gaisa balonu. Un no gaisa balona kāds viņiem māja ar savu roku. Un ko sacīja? Bērniņi lūkojās, kas tur varētu būt? Un jo vairāk lūkojās tajā virzienā, kur viņiem šķita redz kādu sev pazīstamu cilvēku, jo drīz vien atklāja, ka tas ir viņu tētis. Emīlija un Roberts bija pārsteigti. Viņi brīnījās, kā tas tā varēja notikt, ka tieši virs viņu galvām parādījās gaisa balons un viņu tētis, kas viņus vēroja. Sapnītis vēl turpinājās. Bērni priecājās tajā redzot savu tēti, tieši tāpat kā viņu tētis priecājās par saviem bērniem. Tētis darīja labāko, lai drīz vien nokļūtu tuvāk saviem bērniem. Un, kad tas bija noticis, bērni gluži kā senos laikos sacīja savam tētim: tēti, gribu opā. Bērni jau bija paaugušies, bija pagājuši vairāki gadi, un tomēr viņi gribēja piedzīvot to, kā tas bija senos laikos. Tētis paņēma katru no viņiem, kā nu tas bija iespējams, abus kopā savās rokās, un kādu brīdi turēja cieši klāt. Viņi viens otram teica labus, mīļus vārdus no sirds uz sirdi, un priecājās, ka beidzot atkal ir satikušies. Taču, kad sapnis savu darbiņu bija paveicis, bērniņi pamodās, un tieši tajā dienā notika, ka bērni satika savu tēti klātienē, satika un devās kopā pārgājienā, tādā pārgājienā, kā senos laikos, pēc kura sekoja vēl daudzi citi, ar atšķirību tajā, ka pēc tam vairs nebija jāšķirās. Šādu sapni, šādu īstenību es, jūsu tētis, gribu jums dot, mani mīļie bērni. Un es gribu, lai ik viens labas gribas cilvēks, kas ilgojās satikt savējos, savus mīļos cilvēkus, savus bērnus, piedzīvot šādu īstenību, tādu, kādu mums katram ir sagatavojis mūsu radītājs. Viņš, kas mūs mīl, un viņš, kas arī mūs ir mācījis mīlēt vienam otru no visas savas sirds un visas savas būtības, pēc savas labākās sirdsapziņas. Es mīlu jūs, mani bērni. Tāds ir šī vakara stāsts un pasaciņā un dzīves īstenībā. Uz tikšanos gan kādā nākamajā un nākamajos stāstos, gan arī īstenībā.